Dāmas un kungi, laipni lūgti, Techstories 64. saruna. Šoreiz pavisam viegla saruna par nodokļu reformu un nodokļu politiku mūsu valstī. Mans viesis ir Arvils Ašrādens, nav jāiepazīstina, bet tomēr 15 gadi politikā, Finanšu ministrijā 2 no tiem, Saeimas deputāts ar pārtraukumiem, man liekas, vairāk kā 10 gadus, ekonomikas ministrs 3 gadi, parlamentārais sekretārs gan Finanšu ministrijā, gan Labklājības ministrijā 4,5 gadi. Pirms tam 17 gadi biznesā, dienas un dienas biznesa. Baidos samalot, jā, protams, nepretendēju. Jā, gandrīz 20. Jā, kā zini, varbūt ne, bet podcasts man sastāv no tādām 3 lieliem blokiem, mazliet, tomēr jāpieskarās personīgākiem jautājumiem, tad mazliet par biznesu un mazliet arī par nodokļiem, protams. Sāksim to vienkāršāko sadaļu, vai šis te 20 vai 17 gadu cikls varētu būt tāds kritiskais, kad atkal gribēs kaut ko mainīt dzīvē un varbūt pāriet no politikas uz kaut ko citu. Bišķi jautājums pārsteidz. Man liekas, zin kā ir tā turbulence ir tik liela esošajā amatā, kad nav laika tiešām ne par ko citu domāt, ja nopietni, jo tur ir to izaicinājumu nāk priekšā tik daudz, ka ir šķiet svarīgi, tā teikt, to mandātu laiku izmantot efektīvi. Un tajā brīdī, tikko tu sāc kaut kādas citas pārdomas, tad jau tev sāk likties, ir mazāka motivācija atrast kaut kādu risinājumu vai kā. Tā kā man tas, vismaz šajā brīdī, tas moto ir tiešām izdarīt maksimāli, cik tu vari. Jo arī vēl tās iepriekšējais ministra laiks ekonomikas ministrijā parādīja, ka tas patiesībā mandāts laiks jau nav bezgalīgs, viņš ir diezgan determinēts. Ja? Un tajos toreiz bija 3 gadi, tagad vēl ir 2 palikuši, no to nevar nemaz tik daudz izdarīt. Tu vari sagatavot kaut kādas pārmaiņas, bet ir uz to ļoti jākoncentrēs, lai to dabūtu gatavu. Mazliet ielicot pavisam senā vēsturē skolas laikā. Es kaut kur sociālos tīklos redzēju stāstu, ka jau tajā laikā ir bijuši vingrinājumi, ka tev var iesviest jebkurā tēmā, iedot laiku, cik tev jārunā, un tad tu varēji runāt par to, cik tur ir taisnības, un vai jau skolas laikā tu vēlējies kļūt par politiķi. Nē, skolas laikā. Prātā nenāca, tā laikā traksnēs. Ne mani tā oriģinālā mana skolas laika, izvēles saistījās ar mēdījiem. Respektīvi, mans lielais sapnis bija, atceries, tajā laikā bija tāds, es beidzu skolu 80. gadā, jā. Un tajā laikā bija tāds saucās latviešu dokumentālais kino, viņš toreiz saucās romantiskais dokumentālais kino, bet toreiz bija visas tās lielās megazvaigznes, kas vēl tagad vēl mums ir Podnieks, Leckis, Slapiņš, Andris un tā tālāk, kas kaut kā man uzrunāja, tad tas mans sapnis bija studēt kinematogrāfiju, režiju, un tad paralēli es nodarbojos ar kinematierismu. Toreiz tas bija ļoti populārs, un tā bija viena no tādām populārākām, patiesībā līdzīgi kā visas radošās izpausmes, bija tāda, varbūt instinktīva vai slēpta, bet tāda protesta forma, un tas latviešu poetiskais dokumentālais kino radīja tādu veselu skolu ar gan arī fotogrāfijā, gan visur citur, tā kā tas determinēja man izvēli pēc, protams, teiksim, man neizdevās iestāties, lai studētu attiecīgo kino, tad ir labi draugi sūtīja man studēt vienā no romantiskākajām fakultātēm geogrāfijas, ja toreiz atceries ceļot nekur nevarēja, tad vismaz varēja, tā teikt, Maiks stāvēja, jā, bija Maiks Hašek teicieni, esiet sveicināts tās zemes, kuras es varbūt nekad neieraudzīšu. Bet pēc tam es aizgāju, tātad es
fotografēju, un pēc tam, protams, es biju uzņēmos atbildību par atmodas izdošanu. Jā, atcerieties, bija tāds Tautas frontes avīze, un pēc tam es nonācu dienā, un tad, tā teikt, gandrīz 20 gadus veidoju dienas grupu. Jā, Ko vispār nozīmē būt par ministru? Tas izskatās nenormāli saspringts režīms, augsts stresa apstākļos. Vai vispār tas ir tāds pateicīgs darbs, vai tas gandarījums par paveikto ir pietiekoši tā atlīdzība tam, ko tu dari? Jo, principā jau tā apkārt jau visu to ministru diezgan zākā. Tā izskatās nav tāda sapņu darbs. Tad jautājums vienmēr par iekšējo motivāciju, un tā mana iekšējā motivācija veidojās tad, kad mēs kopā ar komandu, kas tajā laikā izveidojās pēc atmodas, veidojām laikraksta dienu, un tad pamatā tā bija daudzas lietas, tad jāsāk 90. gadu sākumā no sākuma vienkārši. Un tas interesantais bija, kad laikraksta dienu mēs veidojam kā jaunu, modernu masu mēdīju tajā laikā. Un svarīgi bija nodalīt, pāriet no propagandas ziņas uz, tā teikt, skaidri saprotamiem ziņu avotiem, nodalīt viedokli. Un lielā mērā laikraksta diena nospēlēja diezgan lielu lomu, teiksim tā, valsts atzimšanā, vai ne? Un tas veidoja arī man to sajūtu, kad es lielā mērā uz to raudzījos arī kā uz misiju, ka tas ir tā demokrātija, jauna profesionāla ētika, kādā mēdījiem ir jāstrādā. Un tas man tajā brīdī, kad tas 20 gadu cikls noslēdzās, radīja arī to sajūtu, kad es varētu to turpināt politikā. Un tad lielā mērā es to skatos kā tādu misijas darbu, jo politika nav tāds darbs, kas tev dotu kādu papildus, uz politiku nedrīkst raudzīties kā uz peļņas avotu vai uz kādiem citiem labumiem. Bet, ja tu godīgi strādā, tu daudz vari izdarīt. Un tad tā mana pieeja ir tiešām mēģināt saprast, kas tavā tajā laika nogrieznī ir svarīgākais, prioritārākais. Tad, protams, saprast arī tās kustības, kas notiek sabiedrībā, jo viņa sabiedrība vienmēr dinamiski attīstās. Tagad tā filmas Trauma ir, kas man šausmīgi patīk. Tur visu laiku viņi plūst tagad tāda upe, vai ne, tās sabiedrības domas, viņas ir mainīgas un tā tālāk ir atstrāmas, līkloči un atvari un tā tālāk. Tad ir arī šie te sabiedrības tā domas traumi, un tad, protams, ir tādi ir bez tām tavām prioritātēm, tad ir tās sabiedrības prioritātēm, arī ir tādi lielie makro konteksti, vai ne, globāli, kas saka, ka mēs esam daļa no Eiropas telpas, un arī, protams, ir milzīgas izmaiņas, megatrendi, kas notiek pasaulē. Šobrīd tā ir ģeopolitika, tehnoloģiskie cikli, kādā veidā maina sabiedrību, droši vien ir sociālie cikli, un tad tajā visā atrast to svarīgāko, kas ir jādara, lai noturētu gan valdību, gan arī atrisināt tos uzdevumus, kas ir mani konkrēti, par kuriem es esmu atbildīgs. Tā kā viņa ir tā diezgan kompleksa aina, bet es gribu teikt, ka viņa ir ļoti, ļoti interesanta un patiesībā daudz var izdarīt. Vienīgais, kad ir ļoti maz laika. Ir ļoti maz laika un tā politiskās dzīves, tā problēma, kad mēs esam iedalīti tādos 4 gadu ciklos, ir tas, ja mēs skatāmies, ir diezgan daudz tiek veltīts laika, lai partijas, tā teikt, tiktu pārvēlētas, politiskās partijas, lai ieņemt noteikti veida pozīcijas, lai atbilst arī tam, kā sabiedrība vēlās redzēt pārmaiņas. Tad ir pirmais gads ir sagatavošana, pārmaiņas sagatavošana, 2. gadā tu vari veikt reāli pārmaiņas, vismaz ielikt pamatam, 3. gadā tu pēc būtības viņas var pabeigt, un 4. jau sākās jauns politiskais cikls, kurā tu programmējies jau nākamam politiskam ciklam. Viņi ir tādi ļoti cikliski tas process. Un tas tajā īsajā laikā ir jāpagūst tiešām iesākt vai ielikt pamatus jaunām lietām. Viņas var pabeigt arī vēlāk, bet tas ir tas
galvenais, kas varbūt ir jāpagūst izdarīt. Tā kā, ja runā par motivāciju, tad tās pārmaiņas ir tas, kas man sagādā prieku, lai es noilustrētu. Iepriekšējā politiskā ciklā es biju Saeimas izglītības un kultūras komisijas vadītājs, piemēram, milzīgi prieku man sagādā augstskolu reforma, ja, kurā mēs sākām ar 56 autonomām, relatīvi pēc mēroga atšķirīgām vienībām, un tad izdarot būtiskas izmaiņas likumā, sakonsolidējam to ap 4 mugurkaula augstskolām, zinātņu universitātēm, un šobrīd jau var redzēt tos darba augļus, kur mēs redzam, ka tās universitātes sāk veidot programmas, kurās mēs jau redzam, tas sāk iztīries nopietni, ja, tā sistēma, jo izstās nopietnā konsolidācija, ja, un mēs redzam, ka viņš strādā arī ne tikai nacionālā līmenī, bet arī, piemēram, reģionālā. Šodien mums bija viena diskusija par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, ja. Viņi ir strādājuši Sazobē Tehnisko universitāti un var redzēt, ka tur ir daudz pozitīvas pārmaiņas. Tā kā viņš ir gan nacionālā līmenī, gan arī, piemēram, reģionālā līmenī arī tas dod augļus. Tā kā šādas lietas, tas ir tas, par ko es runāju, ka tie lietas pamatu, viņš lēnām strādā, viņš lēnām soli pa solim pareizi uzliekot mērķus, tad viņš virzās uz priekšu un mainās. Tā kā tāda lieta ir pietiekami daudz, bet es vienu piemēru ilustrēju. Tā kā tas, kas sagādā prieku. Ja? Tas gandarījums ir, un šodien tiešām tiekoties ar universitāšu rektoriem tas tiešām sagādā prieku. Jo, piemēram, ielikām vēl vienu pamatu arī, kad zinātņu universitātes bez tā, ka tas pagrieziens ir arī sākās zinātniskā pētniecība, ļoti daudz tiek pievērsts uzmanību lietišķiem pētījumiem, bet arī vēl viena daļa, kas ir ļoti svarīga, universitātes, piemēram, sāk pētīt dažādas fenomenus, kas ir Latvijā, ja? Piemēram, Latvijas digitālā, ekosistēma, ja? Un tikko bija izcila konferences, kurā mēs diskutējam, kur viņi atrodas, tā digitāla ekosistēma, un tas ļoti palīdz sev tādu, apzināties, kas ar to notiek. Tā ir milzīga sistēma, kurā ir vairāk kā 1000 dažādu vienību, kuras savstarpēji labāk vai sliktāk miedarbojās, un tas viss mums kopā tas pieder, ja, patiesībā. Un ir ļoti svarīgi par to domāt, kā tas strādā un kur mēs esam. Un tad mēs konstatējam, kad ir 3 fāzes. Tā pirmā, ka mēs elektronizējam visu, kas mums ir, teiksim tā, dators kļūst, rakstāmašīna kļūst par datoru, vai ne, tad tie papīri viss ir divi. Tas otrā fāze tam visam ir, ka mēs reāli to sauc digitālo transformāciju, ka procesi vairs nav tie paši vecie, bet sāk reāli sāc digitalizēt. Piemēram, valsts ieņem dienestā daudz datu. Mēs nevairs pārkrāmējam no viena atskaita iekopējam no vienas atskaitas otrā datus, bet jau sākam pārstrādāt datu masīvus, analizēt viņus un tā tālāk. Un trešais ir, protams, tā fāze, kas šobrīd pasaulē straujāk attīstās, ka šīs te valstu digitālās sistēmas ārkārtīgi strauji maina artificial intelligence, kāds būtu tas mākslīgais intelekts, jeb mašīnu mācīšanās sistēmas, vai ne? Mēs, diemžēl, mēs bijām spiest konstatēt, ka lielākā daļā mēs esam elektronizējuši, kā profesors mējās, to papīrus, vai ne, bet neesam automatizējuši. Piemēram, viens piemērs ir atkal augstskola, šitā bija Tehniskās universitātes rīkot konferences, bet mēs par šādu pašu jautājumu tikāmies izcila disertācija restāvēt Mākslas akadēmijā par to, kā radoši cilvēki redz, kā viņiem jāmaksā nodokļi, ja. Tur tad saķer galvu, ja, kad tiešām disertācijas pētniecības darbs ir tāds, kur viņi izgāja cauri, viņi konstatēja visā tajā procesā, kā viņi redz nevis no valdības puses, bet kā to redz iedzīvotājs, kam ar to ir jātiek galā. Ja? Un, protams, cilvēks, kur par to vislabprātāk nedomāt, viņš vēlētos ļoti vienkārši. Ja? Un mēs varam konstatēt, ka... Tas tev rāda kaut kādas idejas? Protams, viņš saka, kāpēc tas, ja mēs saliekam kopā, protams, to atcīt bija tā elektronizācija, un nākamā fāze automatizācija ir tā, kas veidojas ietējā virzienā, ka tiek veidota klienta interfeisi. Ja? Ka tu saproti,
saproti, piemēram, Somijas vidam ir apmēram 500 interfeisi. Ja? Baznīcu draudzes, indivīdi, vecā biedrības, mazi uzņēmēji, lieli uzņēmēji tā tālāk. Un šeit bija izcils pētījums par to, ka vienam radošam cilvēkam, kuram jāizvēlās, kādā veidā viņam ir 6 alternatīvas, jeb 7, par neatceru, kā maksāt nodokļus, ja? Bet, lai viņš ar to tik galā, viņam ir jāizpēta 22 dokumenti. Ja? Vadlīnijas, likumi un vispārējais. Saprot skaidrs, ka vienā brīdī ir viena liela daļa, kuri nav, varbūt pat nevēlas iznākt, vai pēc tās prāta konstrukcijas, šo savu datoru aizsit ciet un nedara neko. Ko jūs darīsiet par to? Nedara neko. Jā, skaidrs, tas ir, bet mums ļoti svarīgi, mums tāds pētījums ir, un tas ļauj mainīt domāšanu. Man jāsaka, arī kolēģi no ministrijas bija klāt, un valsts ieņem, tad viņi paši atsevišķi skatījušies. Varēja redzēt, ka viņi arī sāk tie viņu tie doma zobratiņi sāk kustēties, vai ne, ka tā ir problēma un tas ir jādara. Tā kā tas ir jārisina. Tā kā savākot to visu kopā par gandarījumu, man ir prieks, ka universitātes ir veidojās, viņas kļūst tiešām reāli arī jau ne tikai lokāli, bet starptautisku vērtību, un viņas sāk arī radīt lietas, universitātei 5 funkcijas. Uzkrāt zināšanas, radīt un tad nodot jaunai paaudzei, sabiedrībai un ekonomikai. Ja? Tas strādā. Ja? Un tagad šis konkrēti ir, piemēram, tas ir jautājums par sabiedrību. Ja? Tātad mēs sabiedrībai tāds fenomens kā digitālā ekosistēma valsts. Ja? Tas pētīts, tiek analizēts, kas kur ir, kādā veidā kritika nāk. Ja? Es domāju, kritika ne negatīvā nozīmē, pozitīva, tā kā mākslā, ne? Kritika. Ja? Un mēs aptveram, kas tas tāds ir un ko mēs ar to varam darīt un kā mums jārīkojas tālāk. Ja? Ārkārtīgi svarīgi koncepti. Ja? Tad par šo ir. Universitātes sāk pildīt savu lomu sabiedrībā. Ja? Tā kā tie ir lieli uzstādījumi. Un es tiešām prieks, ka universitāšu vadītāji vai tādu zinātnisko līniju vadītāji bieži nāk ar ļoti svarīgiem uzstādījumiem. Tas, kas mums šobrīd ļoti pietrūkst sabiedrībā, ka mēs vienu vai otru fenomenu redzam kā kopumu un viņi sāk, mēs to varam, tad skatīties savādāk uz to visu. Un tas ir tas, kas mums atšķīr, man aizpratni atšķīr no Ziemeļvalsts sabiedrībām, ja, ka tomēr ir lietas, ir jāskata uz pētījumos, datos balstīt un uz konceptuālām domām, kā viens vai otrs fenomens mums ir jārauk, kā pret viņu jāizturās un kā mēs varam virzīties priekš. Tā kā, tas ir, šis sagādā lielu prieku, ja šādas lietas, kur tu redz, viņas ir aizgājuši un strādā pašas, ja, tā kā tas politiķu uzdevums ir dot grūdienu kaut kādiem notikumiem, ja, un tad viņiem ir jānotiekās pašiem, ja. Tā bez tam jātīstās pašiem. Tu man uzjūti tik daudz dažādas papildu jautājumus, bet mums vajag maz laika. Es nezinu, kurā brīdī, kurā virzienā no tiem iet, bet viens, tad pa tiem 4 gadu politisko ciklu, vai tur ir kaut kāds labāks risinājums. Es nezinu, varbūt tas Singapūras modelis par to, protams, tur ir cita politiskā sistēma, bet par kaut kādu varbūt valsts vadīšanu kā uzņēmumu vai atkal tu esi daudz bijis Zviedrijā, tas vairāk tāds ir, teiksim, svarīgi ir apzināties, ka tā ir problēma, tas ir pirmais. Bet tā pašā laikā svarīgi apzināties, ka tā ir un tas ir jēdzīgi, tas ir demokrātijas cikls. Un mums svarīgi ir apzināties, ka deputāti pilda noteikta funkciju, un tas ir sabiedrības pārstāvniecība. Un man ļoti dziļi ietekmēja Somijas parlamentā vizīte, kur Somijas parlamentā tie deputāti saka, es esmu Skursteņslauķis no, Riki ciema, ja, vai es esmu bērndārza audzinātāji, vai restīvi, ja cilvēki neslēpj savu to iepriekšēju identitāti, un viņš saka, ka es esmu tāds un tāds, un es esmu šeit parlamentā, es pārstāvu sabiedrību. Ja. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad sabiedrība saka, mums vajag viņai tādu iet vienā vai otrā virzienā. Un tad, protams, pēc kāda laika sabiedrībai tiesības testēt, vai to politisko
organizāciju domas ir sakrīt ar sabiedrības domām, un tas ir tas saucamais politiskais svārsts. Mēs varam teikt, ka tas ir liberālāks un konservatīvāks vai kā savādāk, bet tas svārstās visu laiku. Un tām politiskām partijām jāsvārstās līdzi, bet ļoti svarīgi ir būt tai reprezentativitātei. Ja? Un bieži vien ne tikai profesionāliem politiķiem, bet arī cilvēkiem, kas ir pārstāv, es esmu tāds un tāds, nevajag kaunēties. Ja? Tas ir ļoti pareizi. Tas, man liekas, es esmu, nezinu, ārste vai es esmu grāmatvedis no turienes un turienes. Tas ir kārtībā, tu esi sabiedrības pārstāvis, vai uzņēmējs, vai zinātnieks, vai kā, bet kādā ziņā pārstāv. Tas svarīgi, tie 100 pārstāv reprezentē to sabiedrību. Un tā ir cikla sastāvdaļa. Tā otrā daļa tam visam ir dažādi risinājumi, kā būvēt tiltus. Ja? Un tas tās ir ilgtermiņa plānošanas formas. Ja? Mums ir ļoti neveikla forma, ir NAPS. Tā ir. Mēs NAPu neveidojam īsti kā tādu ilgtermiņa plānošanas rīku. Viņš mums ir, bet mēs viņu vairāk dienas beigās nacionālās attīstības plāns. Mēs viņu vairāk, es viņu saucu par tādu Rovaniemī procesu. Rovaniemī dzīvo salvecītis, ja? Un tad viss sūta viņam vēstules uz turieni. Un tad ir sakārtoja visas vēstules, sasistematizēja un uztaisīja nacionālu attīstības plānu. Tas nebūtu pareizi. Ja? Tas nebūtu pareizi. Un tad tas lielais jautājums, kā tikt pie laba nacionāla attīstības plāna. Un tur jau sākās jautājumi. Un tur ir divi modeļi. Vieni ir valstis veido ļoti, ļoti jaudīgus think tankus, ja? Kuri ar to nodarbojās. Viens izcils piemērs ir Somijas parlaments, Eduskunta, kuriem ir institūcija, kas saucās Sitra. Ja? Tātad Sitra ir absolūti neatkarīga, bet viņa nevis absolūti neatkarīga. Viņa ir neatkarīga pētniecības institūcija, bet viņa atskaitās parlamentam. Ja? Man liekas, ka 70. gadu beigās Somijas banka nodalīja daļu no sava aktīvu krājumu. Man liekas, tas ir zelts, bet es nezinu precīzi. Bet tas rada procentu ieņēmumus. Ja, tā ir Sitrai, un Sitra pati operē ar saviem aktīviem, kas viņai ir, bet tas viņai rada noteiktu budžetu pētniecībai. Ja, un Sitra veic pētījumus, un tā galvenais Sitras darbības motīvs ir vērtēt to, kā maza valsts var izdzīvot globālo pārmaiņu laikā. Ja? Viņi uzrunā visas tās tēmas, ko es teicu par ārēju izaicinājumu, kāda ir. Ja mums bieži vien, mums te vajag elektrību, mums te vajag kanalizāciju, tā kā pilsēta politika ir ļoti praktiski, bet ir arī lielie konteksti, kas izmaina, un viņas laikā neievērojot, tu pēkšņi var nonākt ļoti nepatīkamā situācijā. Vai ne? Un šādas te institūcijas, Sitrai, viņi sāka diezgan praktiskām lietām, ko darīt enerģētikā, ko darīt ar zaļo domāšanu, tā tālāk. Un pašlaik, ja viņi ir ļoti precīzi, viņi definē, kādi lielie izaicinājumi ir sabiedrībai. Piemēram, viens no lielajiem jautājumiem, Sitras jautājumiem ir, kāda ir demokrātijas nākotne, ja, ko viņi vērtē un kā noturēt demokrātijas procesu, piemēram, Somijā. Ja, un daudz citas, ko nozīmē mākslīgais intelekts, piemēram, tā tālāk. Piemēram, lai saprastu to mērogu, pašreizējais jaunais Somijas prezidents bija, laikam pēdējos 4 gadus, es pareizi atceros, Kungs bija Sitras vadītājs. Ja. Tā ir tāda līmeņa organizācija, pētniecības organizācija, kas būvē tiltu uz nākotni, ja, kur izdara pētījums par to, kas ar Somiju notiks, kas varētu notikt, vai kas ir jādara, lai reiķinātos visiem tiem lielajiem vējiem, kas pūš. Tā ir tas viens veids. Tad ir otrs veids, ir valstīs, man liekas, prezidents par to daudz runāja, prezidents Levits par to daudz runāja, bija Nacionālās padomes. Ja? Nacionālās padomes ir institūcijas, tas ir jau tās Napoleona laika ievedums, ja? kuras mēģina tikt pāri šiem politiskiem cikliem, un viņas vērtē, Nacionālās padomes vērtē, kuru likumdošanas iniciatīva, kā viņas mēģina ielikt šajā te ilgtermiņa kontekstā. Ja? Un tad viņas izsaka viedokli par to. Tas nenozīmē, ka parlaments nevar apstiprināt vai kā, bet viņas dod tādu refleksiju par šo, vai tas ir jēdzīgi no tāda ilgtermiņa, tādas stabilitātes un homogēnas, harmoniskas attīstības
aspekta. Tas ir vēl viens veids, kā to pat ar institūcijiem un tām nacionālām padomēm ir iespēja bloķēt ar likumdošanas iniciatīvas. Tur tā kā jāizskatās dziļāk, bet tas ir viens veids, kurā atlasa ekspertus, kas var, teiksim, tādu līmeņu domātājs, kas vairs nav atkarīgi no politiskiem cikliem. Britiem, zinām, mērā Lordu palāta ir tā. Viņi tā kā vairāk skatās tādā desmitgažu griezumā, bet mēģina skatīties ilgtermiņa perspektīvē, vai tas ir jēdzīgi kopumā, ja, ar to nodarboties, vai tas virzās jēdzīgā virzienā. Ja. Tas iegriež, teiksim, tas ir svarīgi, viņš iegriež būtiskas reformas, kuras tad mums ir pilnīgi noteikti jāatrisina, viņas neatliekam ir jādara. Ja. Tā kā es gribu teikt, ka mums tas lielais izaicinājums mums ir no 28. gada sākās jauns nacionāla attīstības plānu cikls. Šis ir pats pēdējais brīdis, ka būtu jādomā, kādā veidā mēs iespējams uzliekam jēdzīgu ilgtermiņa tādu perspektīvu un kas nodrošina to, ka mēs izējam drusciņā ārā no politisko partiju, tādas bieži vien situatīvas cīņas un situatīvu manevri, kas svarīgi, kā es teicu, upe tek un plūst, vai ne? Visu laiku ir atvari un visādas traumas, atstraumas, pretstraumas, tas politiskais process. Ja iziet drusku dabūt vien līmeni augstāk un tad domāt, kādā veidā mēs dabām lielās līnijas, kas tad Latvijai kā mazai nācijai ir nepieciešams. Tā, ja. Augstskolas minēja, ārkārtīgi svarīgs elements, tas tā mašīna, kas uzkrāja, rada un pārnes zināšanas nemitīgi. Tas ir jālikt. Bet, piemēram, viens liels jautājums, ko mēs neesam, piemēram, izrunājuši demogrāfiju. Ja? Tā. Mēs paliekam mazāk. Ja? Tur jau kritiski cipari par spīd kaut kur es pavisam. Tā pensiju jautājumā to ir sevišķi cilvēki. Pensijas ir tikai viena daļa. Ja. Kopumā viņš ir tur ir neskaitām līmeņi, arī makroekonomiska problēma. Latvija ir uzbūvēta 2,6 miljoniem iedzīvotāju. Ja. Iekārtot. Ja. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, infrastruktūra kaut vai izdara, tas milzīgi uzturēt visu to ir ļoti dārgi. Ja. Valsts pārvalda vispārējais. Tā kā vienkārši ir jāsaprot, ko mēs ar to darām, vai tad mums ir jāsamazina, vai kaut kas ir infrastruktūra, valsts pārvalda, vispārējais. Restīvi, mums jāpieņem lēmums, ko mēs to darām. Ja. Tas ir visu laiku viņš situatīvi attīstās. Ja. Tā kā, ļoti daudz līmeņu tajā visā, bet ar to ciklu var risināt viņu, ka veido tiltus pāri, tiltus un arī atbildīgs cilvēks, kas par to domā, un mums nevajag teikt, tas kaut kas slikts, ka partijas tādā veidā. Nē, partijas risina konkrētus jautājumus konkrētā brīdī, bet arī ir jāmēģina saprast, kā domāt par lieliem jautājumiem ilgtermiņā, un tad politiskās partijas var teikt, mēs asociējamies ar šo vai nē, tas ir cits jautājums, vai ne, bet tie lielie jautājumi neatkarīgi no politiskās piederības, viņi eksistē, un mums ir jāizdzīvo tajās globālajās pārmaiņās. Man jāatzīstās, ka viena no mīļākajām filmām man ir Harijs Poters. un tur bija tāds spogulis, kur tu varēji skatīties un redzēt savu karstāko vēlēšanos. Ja tu tajā spogulī redzētu Latviju, kādu viņi izskatītos? Man jāsaka, tos savus 20 gadus, pēdējos no tiem 20 gadiem, tos mana uzņēmēja darbības praksēs liela daļa pavadīja Skandināvijā, un es biju sadarbībā ar Zviedriem, mēs strādājam, un man jāsaka, ka Skandināvija ir tāds, tas ir tas mans veids, kā es redzu pasauli, tas ir, teiksim, tāda vērtībās un zināšanās balstīta valsts pārvalde un pie tam dziļi sociāli atbildīga pret visiem. Es tā teiktu, un tas, teiksim, kāpēc to pieminu šobrīd, mēs esam nonākuši tādā vienā ļoti sliktā stūrī, ir tā, man liekas, Auer kungam ir tas tā nogurusī Latvija, respektīvi tas divas tā, paskaidrošu to savu domu, respektīvi nesot konkrētiem mērķiem un nefokusējoties konkrētiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt, mēs esam nonākuši tajā, kad atbilstība papīram vai likumam, tas birokrātiskais process, mēs esam nonākuši tā birokrātiskā procesa augos. Labi, viena mirkli es nesaku, ka birokrātija nav vajadzīga, ir vajadzīga veselīga birokrātija, tu visi saprot spēles noteikumus. Bet, diemžēl, mēs tajā atbilstībā esam aizgājuši ļoti tālu un mēs
esam aizgājuši tik tālu, kad birokrātija mēģina aprakstīt inovāciju procesu. Un tas nav iespējams. Es nevaru. Nu, es tagad neatceros, kas tas tāds bija, bet es biju Latvijas universitātē vizītē, un tad viņi rādīja jaunos bioreaktorus. Es vairs neatceros, kas tas bija, vai tā bija piparmētra vai ko, bet viņi katram gadījumam bija sakrustojuši bieti ar piparmētru. Ja? Un to tu nevari nevienā birokrātiskā dokumentā aprakstīt. Ja? Un restīvi tajā brīdī, tikko birokrātija sāk mēģināt regulēt pārmaiņas vai iejaukties pārmaiņu procesā, ir sākās problēma. Mēs netiekam no vietas. Un tas, kas man biedē, šobrīd ir tas bija tikko un tas sākt tam fenomenam pievērst uzmanību, bija lielās valsts kapitāla sabiedrības bija sanākuši kopā tikko tajā televīzijas centrā. Un tas izskatīja tiešām nodibināt biedrību, un viņi runā par, viņiem bija premjers Kučinskis uzdevumu inovēt, un tad viņi bija uztaisījuši, tas jau tagad strādā, bet arvien vairāk viņi kaut ko tā kā tiekās un runā par to, kā nodarboties inovāciju, un tad pēkšņi parādījās viena aptāja, kāpēc neiet inovācijas, ja? Un tas lielākais, tas pirmā atbilde ar lielāko reakciju bija, mums ir baila, ja? Bailes kā klātesošs fenomens, ja? Un tas vien valsts uzņēmumi, milzīgi uzņēmumi. Viņi saka, mums ir bailes pārmainīt kaut ko vai mainīt, ja? Jo tur ir birokrātija pretī, kas ir viss saregulējis. Ja? Un tā ir ārkārtīgi bīstama lieta, un es daudz kur redzu, kad ir bailes. Ja? Tas pats lielām... Abās pusēs, iespējams abās pusēs. Jā, bet birokrātija rada bailes. Ja? Un tas ir, ja skaties par nākotnes vīziju, es teiktu, vērtībās balstīt valsts, arī sociāli atbildīga valsts, bet kura spēj nodrošināt pārmaiņu procesu un inovāciju procesu. Ja? Nu, tas ir tas, kā es viņu redzētu. Un atvaino, ka es izdarīju tik garu to izgājumu, ka es gribēju paskaidrot šo, jo mēs pašlaik esam ļoti tālu no tā. Ja cilvēkiem ir bail, nekas nemainīsies. Ja? Cilvēki nedrīkst baidīties. Ja? Mums jāatrod veids, ir jāsalauž tos. Un, kad cilvēki var, eksperimentēt, bet tur nāks mākslīgais intelekts priekšā. Ja? Mums patiesībā katram šobrīd ierēdniem uz galda ir mākslīgais intelekta risinājumi. Tas ir Microsoft programma, tur iekšā ir modulis. Ja? Tas šodien pieejams. Ja, ja tu paprasīsi, vai tu to lieto, es to nelietoju. Ja? Un tas ir tas, kur, un tad vajadzētu stimulēt to, ka cilvēki eksperimentē, domā, dara un nāk apakaļ ar idejām, mēs varam šito organizēt savādāk. Ja? Un tas ir tas, ka tu iekustini lielu cilvēku skaitu, ka tās pārmaiņas ir jēdzīgas un foršas. Nāc šurp stāsti, ja, ko tu esi izdomājis. Ja? Un tas ir tas, kā es to redzētu. Ja? Tās vērtības, kas būtu godīgums un atklātība, ja, tas, ka mēs varam uzticēties viens otram, un tā uzticība ir tajā skaits, ka cilvēks var kļūdīties vai dieniņās. Ne viss ir ģēnija, ne? Bet tas otrs, bet eksperimentē, ja, tu to dari nevis tādās sautīgās interesē, bet tādās kopējās ļoti labi. Ja? Tas ir tas. Kā nojaukt to barjeru starp biznesu un valsti? Visu laiku viņi tā kā bijuši dažādās pusēs, bet pēc tā Hedy Gardner principa, kad tā lielāka pievienotā vērtība rodās no dažādu veidu sinerģijām, tad jo vairāk viņas ir, jo lielāka pievienotā vērtība un peļņa, tad intuitīvi liekas, ka bez mazai vajadzētu kaut kādu aģentūru, kur abas puses satiekās un sarunājās, vai kā tu to redzi, kā risināt? Viņš ir, tas ir milzīgs jautājums. Tas arī viens liels jautājums par neteikšu vārdu reformu, bet pārmaiņas, kas būtu fundamentāls. Un es pateikšu, kur ir tā sakne tām problēmām ir. Nedarot to, nemeidot tās pārmaiņas, mēs esam nonākuši vienā, un tas ir tas nogurusī Latvija. Mēs nonākam apturot šo domu par kritisko tiesības kritizēt, kritisko domāšanu un tiesības inovēt. Mēs nonākam vienā situācijā, kur mēs ar vien vairāk un vairāk sākam sastindzinam to domu un ieejam tādās neproduktīvās investīcijās. Ļoti daudz notiek lietas, mēs šķietam imitējam procesu, bet mēs nevirzam viņus rezultātu. Ja? Un tad, ja mēs gribam virzīt rezultātu, kuram ir jābūt tiesībām, teikt, bet es to varu izdarīt savādāk. Ja? Un tas sastingums ir šeit. Un es domāju, ka tās izmaiņas būtu, ka tas lielais veids, kā iziet ārā no tās neproduktīvās investīcijas, ir tāds, ka būtu
Es domāju, ka jātaisa milzīgas izmaiņas civildienestā par to, ka tev ir tiesības uz mandātu, kas ir fiksētas līdzīgi kā politiķiem, 4 gadi, varbūt mazāk, vai piemēram 2 cikli varbūt 4+4 vai 5+5. Obligātas rotācijas pēc tam ir jāiet. Vienkārši, tu zini, tas tā kā armijā uz kuģi, tu esi kuģi kapteinis, bet tad tu zini, ka tas ir uz šo laiku, vai ne? Un tas, ko es teiktu, ka tā vērtība būtu jāieliek iekšā, ka tā rotācija periodā priekšroka tiek dot tiem, kas tajā rotācija ciklā ir bijuši arī privātajā sektorā. Ja tu dabūtu to vērtību, kad spēj saprast un spēj saprast, kā darbojas privātais sektors, jo šobrīd tie, kas atnāk no privātā sektora, viņi apjūg vienkārši tajā valsts sektorā, ir ļoti ilgi, kamēr cilvēki adaptējas. Man jāatzīst, ka man pagāja kādi 5 gadi, kamēr es sapratu, kā tas funkcionē. Tā ir pilnīgi cita pasaule, vai ne? Un tad lēnām, es domāju, tajā lēnām lēnām tās robežas kļūtu, tie žogi paliktu zemāki un abas puses labāk vienotru saprast. Ja? Okay. Man liekas, ka tas ir vienīgais veids, kas tā var būt, un es domāju, ka no valsts pārvaldes viedokļa vajadzētu būt tā, kad ir abās pusēs, gan publiskā pārvaldē, gan privātā sektorā, tam kolēģim ir vērtība, ka viņš ir nodarbināms. Jo bieži vien mums ir tā, ka publiskā sektorā tie kolēģi nav nodarbināmi privātajā daļa. Viņi pat ir žēl cilvēcīgi, jo saprot, viņš te bijis tajā sistēmā, bet viņam būs, tu saki viņam paldies, bet tu saprot, ka būs traki, ko viņš darīs tālāk. Ja? Un tam vajadzētu tā konvertējumībai vajadzētu būt diezgan pašsaprotamai. Bet mēs esam diezgan tālu no tā šobrīd. Parunāsim mazliet par nodokļu reformu. Tagad Lūdzu, tā nav reforma. bet mēs jau to esam gala lēmumam par visiem nodokļu likuma grozījumiem, kas stāsies par darba spēku nodokļiem, kas stāsies spēkā ar jauno gadu. Cik tālu mēs esam no tevis iecerētā, kas vēl būtu darāms un ko cilvēki vēl varētu sagaidīt bez šiem grozījumiem? Tad jāsaka, kopumā tas process bija iecerēts šādi, ka diezgan ilgu laiku, laikam, tā lielākā pārmaiņa ir bijusi Reznieces kundzes laikā UN reforma, tā bija. Un tad ir bijuši dažādi modulējumi attiecībā uz diferencēto, kā viņš to diferencētais neapliekamais laiks, tā viņš saucās pareizi. Un varēja redzēt, ka sākot politisko ciklu ir nobriedusi doma, ka mums ir jāapskatās nodokļi, vai ne? Jāapskatās nodokļi kā tā. Un tad 2 gadu garumā veidojas tāds process, no sākuma mazāk strukturēts, beigās arī diezgan strukturēts, veidojas process, ka mēs gājam cauri visiem nodokļiem. Viņš bija interesants arī sākumā ar to, ka tika mēģināts noformulēt, kādēļ mēs to skatāmies. Jo bieži vien tas lielais jautājums ir, kādēļ vajadzīgas izmaiņas. Un tad dominēja divi jautājumi lieli, kas bija darba devēju ļoti sen izteikts narratīvs par to, ka jāsamazina darbspēku nodokļi, viņi ir jāizlīdzina, jāharmonizē Baltijas telpā. Un tad, protams, bija otrs, kas ir, kā tad mēs uzrunājam ekonomikas modeļu maiņu. Jāsaka, kopumā tas, cik vienmēr vinnē tas tuvākais un pragmatiskākais. Bet, labi, tā lielā mērķa kontekstā mēs tiešām gājām cauri no visiem 14 nodokļiem, jāsaka, laikam 7 nodokļus mēs izskatījām cauri bez darbspēka. Tad UN mēs izgājām cauri visiem darbspēkā, tad varbūt vairāk, pat 10 laikam. Veidām analīzi, tad ir nekustamā īpašuma nodoklis, arī tad ir dabas resursu nodokļi un klimata nodokļi, mazo režīmu esošās situācijas izvērtējums, piemēram, PVN mēs izvērtējām arī, un tas būtu tas galvenais, ko mēs izdarījām. Tā kā šiem ir akadēmiski korekti vērtējumi, analīzes un arī rekomendācijas, ko varētu darīt. Piemēram, darbspēku nodokļiem, man liekas, pareizi atceros, bija
11 scenāriju, kā var rīkoties. Ja, kā var rīkoties. Viņi, restīvi, tev bija ceļa, restīvi konstatācija, kur mēs atrodamies karti, plus diezgan precīzi algoritmi, kā var rīkoties A, B vai C, D situācijā. Ja. Un tajā brīdī, kad rodās tā vēlme, restīvi, šīs ceļkartes mums ir, viņas publicētas Finanšu ministrijas mājaslapā, tas, ko tā grāmata ir, katra tās lietas pieejama. Un tajā brīdī mēs nolēmām, ka mēs visu šito uz šo budžetu noteikti nevarēsim darīt, un tad mēs pieņēmām lēmumu pārskatīt darbspēku nodokļus. Un tur bija, es teiktu, 3 tādas svarīgas lietas. Teiksim tā, darba devēji runāja par tātad darbspēka nodokļu vienkāršošanu un konkurētspēju. Šeit diezgan leģitīms arguments, jo ar acīm redzams bija tās atšķirības. Es uz viņu skatījos ar divām lietām šita, ka darbspēka nodokļi ir diezgan, tā sistēma ir novecojusi, viņi jāmodernizē, ja? Jāmodernizē un jāvienkāršo. Ja? Un jāvienkāršo. Un tad tas mērķis vienkāršot bija liels, un otrs uzdevums, protams, ir tas, ka mēs atrodamies šobrīd tādā klasiskā monetārās un fiskālās politikas konfliktā. Ja? Šobrīd Eiropas centrālā banka tātad slāpējot pieprasījumu, dzesēja situācija ar inflāciju diezgan sekmīgi, bet mēs jau viņu esam atrisinājuši, kamēr vēl citās Eiropas valstīs tas nav, un tas ECB likums uz mums jau sāk atstāt diezgan traku iespēju šobrīd, jo mēs redzam, kā ekonomika, mēs ļoti ātri norēģējam to, tas interesanti, es nezinu, ka bez Igaunija ne, bet mēs jau 0,7 jau bija gada sākumā inflācija, ja? bet joprojām tās likums ir augsts. Ne? Un šeit parādījās trešais uzdevums. Ja mēs skatījāmies, kā mēs cīnījāmies ar līdzsvarotu ekonomikas izaugsmē pret fiskālo, tas monetāro politiku ar divām lietām, deficītu un Eiropas fondu. Tātad, mēs kurinājām to krāsni ar to, tad izskatījās, ka būs pa maz, un izskatās, ka ir arī pa maz šobrīd. Mēs izskatāmies tuvojamies nullei, vai arī negatīvā scenārijiem iekšā. Tas ir trešais scenārijs, tātad vēl papildus stimuls ekonomikai. Ja? Priekš manis tas kļūst par tādu ļoti svarīgu motivātoru, tā mūsu aprēķins samazinot, pārnesot to darbspēku nodokļu slogu no darbspēka nodokļiem uz patēriņu nodokļiem, mēs dabūtu papildus resursu patēriņam, jo mēs PVN šobrīd PVN ienākumi ir zemāki, ja, gads pret gadu, laikam 5% apmēram šobrīd ir. Ja. Tāpēc arī neaiztika PVN, vai ne? Jā, tāpēc arī neaiztika PVN. Un tādēļ iedot, tas mūsu kalkulācija tam vajadzētu dot apmēram 0,2–0,3% no IKP. Vai ne? Tā kā tas vēl papildus, un tas, ko mēs mēģinājām tikt, neiet recesijā. Ja. Okay. Skatīsimies, mēs nesaprotam īsti pašlaik statistikas pārvaldes datus. Ātrais novērtējums rādīja, ka tā situācija nav tik laba. Gaidām mēneša beigās būs nevis ātrais novērtējums, bet tad jau vairāk datos balstīs novērtējums. Ceru, ka mēs kaut kā virs ap nulli izslīdēsim cauri. Nākamā gadā šķiet, ka tagad Eiropas komisija apstiprināja, ka izaugsmē vajadzētu būt apmēram kaut kāds 1,1%. Būtu ļoti svarīgi neiet tādā lejupējošā procesā, ja, jo, protams, uzlikt pie lejupējuša procesa vēl uzlikt PVN virsū, tad būtu diezgan bīstama tā situācija. Mēs atgrieztos pie inflācijas, un droši vien tas sabremzētu vēl vairāk ekonomiku. Tīri matemātiski, kā ministrijai sanāk tas darbspēka nodokļu slogu samazinājums uz tā neapliekamā minimumā rēķinu, vai jo likmes jau it kā lielākai daļai palielinās? Tā neapliekamais minimums ir tas game changers. Jo skatāmies to elegants, tam likumam šobrīd bija samērā sarežģīts iepriekšējais neapliekamais minimums, kas mainījās pa dažādām algu pakāpēm, patiesībā tikai grāmatveži tika galā, tad, ja cilvēkiem bija vairākas darbies, tad bija vienkārši murgs vai tā tālāk. Tagad ļoti vienkārši elegants sistēma. Visi zina, tātad ir tā kāda ir neapliekama, nodokļu neapliekamā daļa, ja, un tad visi zina, kāda ir nodokļi. Ja, bet tas nodokļu sloks samazināt pamatā ar šo un uz to, ka viņš ir līdz visām darbāgas grupām. Un, protams, tā otra daļa pie tās modernitātes, es zinu, ka tas Latvijā ar to ir grūti gājis, bet, kad ir tomēr tāda, zinām, progresivitāte, līdz 105,000 ir tas 25,5, un tad ir šī 33% likme, vai ne, un, tālāk ir tā 3% vēl virs tā, un tas ir jau sarežģītāk, bet mums tas jāmācās. Kad es runāju zviedru kolēģiem, tad
Es tiešām domāju, ka tā ir progresivitāte. Jā, bet, tā kā tas ir dažādās valstīs dažādi, bet katrā ziņā mēs dabējam vienkārši saprotam sistēmu, kurā es domāju, ka cilvēki paši var sarēķināt, kas tad viņiem ir jāmaksā un kādi nodokļi. Bet kā tas iet kopā ar kapitāla tirgiem? Mums ir vēl viena lieta, kas nav izdarīta, protams, mums ir atvieglojumi par apgādājumiem. To sistēmu mums vienkārši nepietiek resursi, lai izņemtu ārā. Ja? Jo valstis parasti tur izšķirās, vai tas viss ir nodokļos iekšā, vai ir pabalstos. Mums sociālai bloks ir miksēts, kaut kas ir tur, kaut kas tur. Parasti ir, ja mēs sākuši, ka mēs maksājam pabalstus, tad būtu pareizi tos atvieglojumus pateikt par bērnu ir tik, tas ir tik, un vienkārši tad sakam, ka tas un tas pienākās. Jo šobrīd ir tā, ka vairāk saņem tie, kas saņem vairāk. Jā. Un bieži vien ir māmiņas, kuras viņām tur nekā nav, vai ne, un viņas arī, bet tas bērniņš jau tāpatās prasa to, vai ne. Tā kā tur ir tas noregulēt arī sociālo taisnīgumu. Tas būtu tādās vērtībās balstīts sistēma, bet tas paliek nākotnē. Bet tas mans jautājums par kapitāla tirgiem, jo no vienas puses mēs tā kā gribam to attīstīt, no otras puses mums tā arī likme palielinās no 20 līdz 25% visiem ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma. Viņš viņš ir daudz diskutēts un tā. Restīvi vēlreiz mums jāapskatās ir tātad šie te ienākumi, tā gradācija, tāda ir Latvijā, viņš ir, es ļoti uzmanītos, ka mēs sākam modelēt tam tik, vienkārši ļoti skaidri tāda, tas ir tāds tāda ienākuma likme ir un ar to ir jāsadzīvo. Varbūt visiem vienādi. Viņi ir visiem vienādi. Es domāju, ka tajā ienākuma grupā līdz 105 ir visiem vienādi. Es domāju, ka kopēji pa visiem ienākumu veidiem, ne tikai kapitāla tirgiem, bet tur, teiksim, mums paliek tur 10% tur pastīvajiem ienākumiem. Tad mums jāsaprot, ja jūs pārdodat kaut vai māju vai šķūnīti, ja tas iekļausies, tas apliekamā daļa iekļausies līdz tiem 105, tad jums būs vienalga, kas tas būtu par ienākumu veidu, tas būs 25,5. Tas viss, kas jau būs tajā grupā virs 105, tam būs jau nākamā līguma. Tā kā, ar to mums būtu jāsaprot, ka tāda ir Latvijā nodokļu sistēma un skaidri un saprotam. Bet nekustamā īpašuma īrei, piemēram, paliek 10%. Tad es vienkārši domāju, visiem ienākumu veidiem vienu likmi un tāpat kā Igaunijā. Un viņi ar to vienoto likmi iekasē vairāk nekā mēs ar progresu. Jāatzīst, ka kaut kādas lietas nav apskatītas, vai ne, bet to, restīvi viņi palika, bet tā īri bija, restīvi, tur ir tāda. Man jāstāsta tuvāk tā lieta, bet viņi ir tas 10%, tas arguments ir, lai vienkāršot to procesu kā tādu, jo tajā brīdī, tikko mēs pakustēsimies tur kaut kur citur, tad vienkārši tie īres līgumi pazudīs. Es jau neesmu droši, ka cik daudz no visiem patiesībā īres līgumiem tas ir iekšā, bet cilvēki tad tā teikt parādījās, vai ne? Bet šito mēs neesam skatījušies vēl. Ja? Tas ir jāapskatās, jo viņam būtu tad tas nākamais regulējums būtu, tad mums jādod iespēja ir atskaitīt visus ieguldījumus. Līdzīgais, teiksim, tirgu pārdodat savu māju, tad jums ir tiesības atskaitīt visus savus ieguldījumus, un tā veidojas tā apliekamā daļa, vai ne? Un šitas mums nav. Un tikko mēs teiksim, pie tā īres tirgu, mēs sāksim teikt, ka tagad ir tā, un tad tur visas, vai ne, otras un tā, kas būtu jēdzīgi patiesībā, ja? Bet tas nav šobrīd izdarīts. Un tad viņam vajadzētu sistēmiski iekļauties tajā visā. Un tad atkal tas pats, ja tev ir pietiekami liels skaits dzīvokļu, kas pārsniedz tas apliekamo daļu par līdz 105,000 būtu šī, un tad augstāk tas būtu šī. Tā kā vēl man nav atbildi. Mazo biznesu tur ir domāts kaut ko aiztikt, mainīt par mikrouzņēmumu nodokli?
var sakot, mēs skatījāmies šo te, un tur bija daži pārsteigumi, kur mēs apstājāmies. Un tur, teiksim, prestīgi doma ir arī šiem vienkārši viņus arī kā formāli iet kabinetā, arī visiem tiem, kur nav tās izmaiņas, vismaz tās ceļu kartas un kā nodokļu sistēmas revīziju publiskot. Un attiecībā šo mēs skatīsimies, ko darīt, un tur bija liels pārsteigums, ka mums ir. Mēs konstatējām, es atvainojos, ja nenosaukšu precīzi, bet tas mērogs būs saprotams, vairāk kā 200,000 cilvēku, kas ir darbspējas vecumā, mēs spējam identificēt, ka viņi saņem gadā apmēram 2,000 eiro un mazāk. Ja? Un tas radīja jautājumu, kā tad tie cilvēki īsti dzīvo. Ja? Un tad ir tas, ko mēs atrisinājām, tā viena grupa, ko identificēja uzreiz, bija arī darba devēji. Tātad tie ir tā saucamie tautāņi sauc par alimentu nemaksātājiem, bet tie ir tie cilvēki, kuri nemaksā uzturlīdzekļus par saviem bērniem un valsts stājās viņu vietā un maksā tos uzturlīdzekļus. Tā grupa bija pietiekami liela, gandrīz 42,000. Ja? Un tad mēs aizgājām to ceļu, ka mēs izmainījām Tieslietu ministrija, tātad meklē risinājums, kā mainīt to regulējumu. Ja? Šobrīd, jo restīvi, ko mēs darījām, mēs katru gadu piegriežam skrūvus, tad viņi to nedrīkst, un to nedrīkst, un to nedrīkst, un tā tālāk, bet nekas nemainās, tad cilvēki viņi nav, ne viņi maksā tos, ne bērniem kaut ko maksā, ne valdībai, un ne arī nodokļus maksā. Vienkārši, tas iegums ir nulle, ja? Un tad mēs sākam skatīties lēnām, kā viņus dabūt no tās situācijas ārā, ja? Un tas jau nāk, tai nodokļu politikai nāk arī dažādu veidu izpētes un sociāli mehānismi, un tur ir visdažādākie brīnumi. Tur ir tāda pārliecināta, neiztais ievai maksāšana, ne tai valdībai, ne valstī, tur ir tādi. Izskatās, ka vēl ir arī tādi, kuri, piemēram, priecīgi dzīvo kopā, nelaulāti, bet saņem to un nemaksā neko citu. Tā kā viņš prasa vēl dziļāk izpēt, un es gribu teikt, ka restīvi uz to mazo režīmu ir tātad, restīvi divas lielas problēmas. Viens ir profili, jā, mēs pašlaik profilējam, un kas ir ļoti svarīgi, tas valsts ieņēmuma dienests vairāk uz to bija raudzies. Pasaka, līdz šim tā politikā bija, mums viņš tā kā bišķi stropā ir centrs, tad viss tur visi tie, kas maksā nodokļus, tie valsts ieņēmuma dienests fokusā, ja? Un šeit arī milzīga grupa, ja? Un tagad mēs mēģinām tātad skatīt, tādā Anglijā tas saucas headcounts, ja? Labi, te ir vēl tie cilvēki, tie ir fiziski, mēs varam reģistrēt, ka viņi ir, tad mēģinām saprast, kā viņi dzīvo, un tad mēģinām saprofilēt, un tad saprast, kādā veidā nodrošināt, ka viņi dzīvo. Tas ir tā profilēšana, ir viens jautājums, tas piemērs ar tiem nosacījuma alimentu nemaksātājiem. Otrs jautājums, kas izriet no šī visa, ir Labklājības ministrija un direktīvas paredz, ka visiem ir jāmaksā sociālās iemaksas, ja, ka kaut kas ir jāmaksā. Ko mēs Covid laikā konstatējam, pat tie, kas ir maksājuši, bet maksājuši citā režīmā nekā tas caurmērs, vai ne? Ka tas neko nedod. Restīvi, ka tās iemaksas ir tik mazas, ka tā apdrošināšana, brīdī, kad iestājas apdrošināšana, jā, viņam kaut ko maksā tur, bet dažus eiro vai kaut ko, un tie cilvēki liec, bet es taču maksāju nodokļus, kur tad man ir? Viņš rada vienu jaunu debati, kurā mums kaut kādā veidā jānoklīst tam punktam, kurā mēs sakam, varbūt nemuļķojamies, vai viņš ir binārs jautājums, vai iedalies tajā vispārējā sistēmā, vai tikai samaksā ienākumu nodokļus viss, bet tad lūdzu tev nav tiesību uz nekādu veidu apdrošināšanām. Ja? Kaut kā tā, un restīvi viņš ir konfliktējoši šobrīd ar vispārējiem Eiropas direktīviem, kas saka, cilvēki kaut kādā līmenī ir jāapdrošina. Tur man nav atbildes, bet viņš ir tur kaut kur pa vidu, un tagad jau arī, es domāju, ka būs tagad budžeta otrajā lasījumā būs liela debate, ir deputāta Vīksne ir iesniegusi, kad priekšlikumu, ka jāsamazina ir mikrouzņēmuma nodoklis vēl par 1%. Mēs it kā vairāk nākt ārā cilvēku, un tādā. Mēs tā varam darīt, bet mums jāsaprot, ka viņa sociālā pakotne būs nekāda. Vai ne? Un mums šobrīd veidojas divas grupas pilsoņu, kuriem šausmīgi viņi aiziet katrs savā universitātē. Ir vieni, kas saka, mēs nemaksāsim nekādus nodokļus, un
Nu tā, viss pārliecināti. Un viena, kur maksā un ļoti strauji pieaug, arī nākotnes pensija apjoma, uzdrošināšanas apjoma ļoti strauji. Ja, un tā otra grupa, kur saka, mēs to nedarīsim. Okay. Bet tā problēma to otru grupu ir tāda, ka viņš sasniegs savus, 65 vai 70 gadus, viņš teiks, tas neesmu darbspējīgs, bet ziniet, man ēst gribās, vai ne? Tur jau nevarēs to nolikt. Ja? Tur būs kaut kas jādara, un tā ir viena nākamā perioda politiskā debata. Ja? Tad, ko ar to darīt? Ja? Okay, ar mikrouzņēmumu nodokli kaut kas iespējams vēl būs risināts. Vēl kaut kādi plāni ministrijai attiecībā uz nodokļu sistēmu? Bez tā, kas šobrīd tiks pieņemts. Jā, ir vairāk. Tagad ir darbspēka nodokļi, un tas ir likumā, un tas ir izdiskutēts. Droši vien, ka iesim cauri, ir viens, tad ir UIN. Tātad par UIN mums būtu jādomā, viņš vēl būtu jāvērtē, un mums būtu jāsaprot, kā mēs rīkojamies pret šo te jauno Eiropas direktīvu, kas saka, ka efektīvi ir šie 15% ir jānomaksā. Vai ne? Un tur ir stress ir speciālistu vidū, jo tur uzkrātie nodokļi ir visdažādāko kārtu. Tagad tās Napoleons ir uzkrāja tāda abolkūka, un kā to vispār atrisināt, šitas ir, mēs palikām un tā. Bet, godīgi sakot, ir tas brīdis, ka mums kaut kad jāpasaka, kad mēs to darīsim. Ja? Tas ir vienā pārskatāmā nākotnē. Otra lieta, kas ir, mums ir sāk uzkrāties diezgan liels peļņas krājums, un tagad tā UIN likme sāk nepatikt, ja, tāpēc, ka, ja viņi būtu nevis šī te kumulatīvā, bet ikgadējā, tad viņi būtu mazāk. Bijis jau tie dāņu uzņēmējiem ir bijuši konflikti, kas tā pa likme, citur nekur tāds nav. Šīs peļņas izņemšanas normas, apiešanas sankcijas diezgan bargas. Ir jau mēģinājuši, un viss ir diezgan skarbi, tā teikt, reaģējis. Tur ir tāda konflikta zona, kurā ir jāsāk rīkoties. Tā kā viens būs jautājums par UN scenārijiem. Jā, tā kā tas nav šobrīd nav par likmes celšanu, jā? Potenciāli. Taisnotrādi. Igauni pacēla. Jā, Igaunija rīkojas situatīvi, tāpēc, kad ir Igaunija ar negatīvo, tāds vairākas lietas ir tā negatīva ekonomiskā izaugsme radīja situāciju ar to, kad valsts kasē sāk strauji samazināties ienākumi un radās grūtības ar budžeta sabalansēšanu. Un Eiropas Savienībā šobrīd ir jaunais ekonomiskās pārvaldības modelis, kas nosaka ļoti skaidrs kritērijs, ka valsts budžeta deficīti nedrīkst pārsniegt 3%. Tur ir arī izaugsmes līkme, bet šis deficīta jautājums. Un valstīm pietiekami agri tiek izlikt tā saucamie brīdinājumi karodziņi par to, ka, ja tas 3% deficīts iestājas, tad valstīm ir pienākums samazināt izmaksas. Ja. Igaunijas valdība reaģēja šādi, ka viņa konsolidēja savas izmaksas par €1 miljārdu. Tas ir 4 gadus pēc kārtas mīnus 250 miljoni, kas ir diezgan sāpīgs jautājums. Un tad viņi, lai šito kompensētu un izvairīties no tās izmaksas samazināšanas procedūras, tad viņi arī pacēla nodokļus, tā kā viņi pašlaik manevrē, lai neiet tajā. 7 valstis Eiropā šobrīd ir lielās arī. Tā kā Beļģija, Francija ir iekšā tajā deficīta samazināšanas procedūrā. Šobrīd notiek sarunas par 4 gadu vai 7 gadu ciklu. Bez UIN vēl kaut ko ir? Tad ir darbspēks. Mēs izrunājām, jā. Tad ir nekustamais īpašums. Jā, tas ir arī mēģināsim tajā brīdī, kad beigsies budžeta jautājumi, tad mēģināsim to veicināt politisku diskusiju. Restīvi ar nekustamā īpašumu nodokli mums ir viena situācija, ka viņš iet tādā līnijā, ka viņš visu laiku samazinās tajā kopējā nodokļu grozā un tas mērķis būtu nevis viņu palielināt, bet viņu nofiksēt vienā brīdī. Tā doma šeit bija, ja es pareizi atceros, bija pie 0,6% no IKP. Tad atrast to modeli, kādā veidā mēs rīkojamies, un viņš vienkārši nofiksējās, tas viņa līmenis. Te ir 2 jautājumi, kā to saregulēt pret kadastrālām vērtībām. Tur ir diezgan kompleksa sistēma. Tā kā tas arī ir prasa, kas ir tālu nākamie darbi un nākamā gada sākuma darbi. Tad šis
Tad ir skatīsimies, kas būs kā mainīsies šobrīd, kādas korekcijas būs pēc jaunās komisijas, Eiropas komisijas salikuma, kādas korekcijas būs attiecībā uz tā saucamo zaļo kursu, vai kā mēs saucam. Karās jums analīze ir. Liels bloks, jā. Tas ir milzīgs bloks, bet dabas resursu nodokļi un klimata nodokļi, tā kā arī šis mums būs darba kārtībā, kā ar to rīkoties. Tā. Attiecībā uz PVN ir viena svarīga lieta, mēs arvien straujāk virzamies Skandināvijas valstu virzienā, un ekonomiskajā domā mums jāsāk saprast vienu lietu, ka darba spēka nodokļi vēl tā teikt nav viss, ja, jo cilvēku ienākumu avotu skaits tik strauji diversificējās, ka tur valsts visam nevar izsekot. Cilvēki strādā šeit, 5, 2 vai 3, tur kaut kur uz līgumu vai kādā projektā, vēl piestrādā kaut kur Eiropā, un vēl viņiem ir kaut kādas lietas Amerikā un kaut kādas akcijas, un kas tik tur viss nav. Ne? Un tas, kas ir izvirzījies, ir Skandināvijas valstīs galvenais mugurkaula nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis. Ja? Tas ir tas. Un tur nav vairs kompromiss. Ja? Tur ir vienkārši dzelžaini, pēc iespējas mazāk atlaižu, vienkārši skaidrs, tad tu, restīvi, tajā brīdī, tikko tu patērē šeit uz vietas, tad tajā brīdī tā ir tā ekspozīcija, kurā tu samaksā noteikti veids līdzdalību. Ja? Tajā. Un šis ir tas, uz ko mums ir jāiet. Ja? Tā kā tā ir tā, tāpēc es ar vienu vairāk uzmanīgāk izturos pret to, tam mazāk, tam to. Nē, tas ir tas. Un tur ir valsts, kur jau pat 27 vai kaut kas tā ir tie nodokļi. Ja? Tā kā tas ir, un tā, man liekas, tā domāšana mums vajadzīga kā centrāla, ja? Ka tas nav kaut kas tāds, ko, ja tas pilnīgās ēnās, tad tas pilnīgās ēnās, tur neko, ja? Bet normāli tam vajadzētu būt nodokļiem, kas nodrošina kļūst par to galveno ienākumu nesēju. Okay. Man ir vēl jautājumi veselam podkastam, bet mums stunda ir beigusies, un es to, protams, respektēju. Es vēl gribēju, protams, jautāt par Mario Draghi plāniem, kā tas attiecās uz Latviju, un gan par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, kas ir Finanšu ministrijā. Bet nobeigšu es ar to, ko es nobeidzu visiem maniem viesiem, filozofisks nots. Kāda ir tava versija par dzīves jēgu? Kāpēc mēs visu to darām, ko mēs darām? Tad atkal vajadzētu podcastu, bet es mēģināšu tā. Man liekas, ir tā, tas režisors saucās Zilbalods, neesmu viņu nekad saticis, bet tā ir brīnišķīga tā animācijas filma Straumi. Ja? Viņu vajag paskatīties, bet es jau mēģināju izmēt. Ir straumi, kas plūst, un tad maksimāli vajadzētu spēt sevi realizēt tajā laikā, kas tev ir dots tajā straumē, kur tu plūsti. Jā, kur tu plūsti. Super. Liels paldies tev par laiku. Bija liels prieks satikties un parunāties. Esmu pat pagodināts, ka tu atradi laiku atnākt pie mums ciemos, dāmas un kungi, Arvils Ašarādē. Paldies liels. Paldies.